Šodien mēs redzējām, manuprāt, ļoti brīnišķīgu L-Mēdijas tapušo filmiņu par purviem. Un arī šī projekta ietvaros, kura ietvaros ir tapusi šī foto izstāde, arī top jauna filma. Bet mazliet tikai tā pa purviem. No purviem nav jāapvaidās. Tā ir ļoti, ļoti slapja ekosistēma, bet tas nekas, kā redzat, uzmanīsimies no akačiem un bridīsim pa sarkanajiem svagniem un droši dosimies uz purviem. Tāda, kas ir purvam rakstīgs sapratāts? Slapš un akači. Un šīs ir purvu lāmiņas un migla tālumā, kuru mēs varam redzēt purvos. Un jūs jau droši vien zināt, ka purviem ir milzīga nozīme dabā, jo faktiski viņi ir tā kā sūklis, tur satur 89% ūdens, ja? Un arī ārkārtīgi interesanti glabā informāciju par purvu vēsturi, kas tur raudz 5, 6, vairāk tūkstošus gadus atpakaļ. To, kā redzējāt, to pēta mūsu kolēģi. Bet problēma ir tā, ka pasaulē un arī Latvijā, diemžēl, šie purvi ir ārkārtīgi ietekmēti. Es saprotu, ka ir nepieciešama saimnieciskā darbība, bet mūsu projekta uzdevums ir tomēr domāt par purvu aizsardzību. Un tieši šīs ļoti daudzo negatīvo ietekmi dēļ faktiski pusi Latvijas purvi ir nosacināti, ietekmēti, aizauguši, vekšanas un ugunsgrēki šeit notiek, tā kā to mēs domājam. Un faktiski šiem Eiropas komisijas projekts saucās, sarežģīts nosaukums, varbūt purvu biotopu, augstā purvu biotopu atjaunošana aizsargājamas teritorijās. Un varbūt kādam ir jautājums, kas ir augstie purvi? Tātad tie ir tie sūnu purvi, uz kuriem mēs dodamies Cērvenēs, kādreiz vairāk bija Lāceņu. Un šeit ir arī 4 projektu vietas, kur mēs arī tagad braukājām gan vasarā, brauksim arī tagad ziemā. Un pateicoties mūsu braucieniem un, protams, sadarbojoties ar Ogres fotoklubu, kurš arī biedri devās kopā ar mums bezbailīgi uz purvu, ir tāpat. Varētu citiem arī savu bildi. Kas par bildi? Tajā bildē tā ir viņa bildi, jā? To gan veicās. Irēna Bērza. Irēna. Irēna, apsveicam. Tu biji drosmīga un devies kopā ar mums. Ņemsim līdzi, jā, brauksim un ņemsim tev līdzi. Andreta laikam nav. Andreta nav, šodien netika. Daiga Braktmane. Daiga. Cik pie Daigas lūdzu pierakstīties? Turpinām parakstīties. Turpinām parakstīties. Tā, Valdemārs Skuņģis. Valdemārs, mūsu kukaiņu pētnieks. Profesors universitātē, paldies tev, jūs. Ja, pastāst par šo kukaini, lūdzu, par savu atradumu. Tātad šitais ir kukainis, kas ir jauna suga Latvijai, vienīgais eksemplārs. Un tā kā man bija aizdomas, ka viņš ir aizsargājums suga, tad es viņu nofotografēju un atlaidu. Un tagad, ja jūs gribat viņu redzēt, jums jābrauc Aklā purvā pie Aklā ezera, un tur jūs viņu satiksiet.